Ļoti nepatīkama situācija, kad ir sabojāta iekšējā vītne. Vēl sliktāk, ka tā ir atbildīga detaļa, piemēram, dzinēja korpus no alumīnija. Ja ir sabojāta M8 vītne, tad vieglākais variants ir izurbt lielāku urbumu un izveidot tur M10 vītni. Bet ir situācijas, kad bultskruva ir unikāla, un to diametru nekādīgi nedrīkst mainīt. Tad vajadzēs par jebkādu cenu atjaunot oriģinālo M8 vītni. Mums ir divi risinājumi. Pirmais ir vītņu bukse. Šeit iekšējais diametrs ir M8 un ārējais ir M12. Tāpēc viss, kas ir vajadzīgs, tas ir urbis 11 mm un urbmašīna. Vītņu bukses ievietošana ir ārkārtīgi viegla. Šī metode ir laba, ērta, viegla, bet vienīgais mīnus, ka tomēr jātaisa diezgan lielu urbumu, lai ievietot tādu buksi. Ja brīvas vietas ir kritiski maz, tad ir otrais risinājums. Te arī ir vītņu bukses, bet galvenā atšķirība, ka viņas ir ar mazāku ārējo diametru, un tas bukses korpus ir nevis kā monolīts metāls, bet kā atspere. Kā jūs redzat, cik sarežģīta situācija nebūtu, vienmēr var atrast profesionālo risinājumu.